Cits ar atmiņu kamoliņš sirdī, cits ar interesi par vēsturi, bet visi ar neiztrūkstošo balto ziedu rokās Dobeles kultūras namā pulcējas visdažādākā vecuma ļaudis. Viņus vieno vēlmi palīdzēt saglabāt latviešu estrādes vēsturisko mantojumu, izdot disku ar pirmās pēckara estrādes zvaigznes Valentīnas Butānas dziesmām. Pagājušā gadsimta 50. un 60. gados ieskaņoti ap 70 viņas skaņdarbi. Priekšlikums es noteikti atceros, bet es viņus nenosaukšu, bet viņi ir latviešu estrādes dziesmu pirmsācēji. Tādā nozīmē, kā mēs tagad domājam estrādi. Dziedātājs estrādes karjera nebija ilga, bet daudzus gadus viņa strādājusi par mūzikas skolotāju. Labdarības koncertā mēs kopā uz skatuves kāpa neviens vien viņas audzēknis. Mēs esam sagatavojuši nelielas divas mazas dziesmiņas, un lai tās skan kā sveiciens manai skolotājai, lai viņai laba veselība, varbūt viņa mūs sadzirdēs. Darbīgās Latgales meitas mūžs nav bijis rozēm kaisīts. Jau vairākus gadus viņa dzīvo Dobelē un atrodas pašvaldības aprūpē. Populārākā viņas dziesma ir Silavas valsts, kura gadu gaitā jau ir popularizējusies. Vai jums kaut ko izsaka šis vārds Valentīna Butāna? Un ja izsaka, tad ko? Līdz ar to, ka es esmu tomēr jaunāk gada gājuma īsti neko, bet te pašā laikā, teiksim, dziesma Silavas valsts ir arī manā bērnībā skanējusi. Akciju organizē Kora Vizma vadītāji. Noskaidrots, ka Latvijas radio arhīvos līdz šodienai ir saglabājušies ap 30 Valentīnas Butānas ierakstu, bet, lai tos izpirktu un apstrādātu, nepieciešami vismaz 2000 latu. 1000 jau ir viens, ko prasa radio par viņas ierakstiem. Viņa pati nav vairs valdniece pār saviem ierakstiem. Un 1000 jau ir pie apstrādes, pie izdošanas. Labdarības koncertā dobelnieks savāca 284 latus. Ziedojumu vākšana turpinās, bet baltie ziedi, kas ir Valentīnas Butānas mīļākā krāsa, līdz ar labu vēlējumiem 82. dzimšanas dienā aizceļoja pie pašas mākslinieces. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.